Šonedēļ Vides ministrijas telpās 4 Latvijas koledžu direktori parakstīja līgumus par finansējumu saņemšanu skolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Lielākā atbalsta summa tika piešķirta Malnavas koledžai. Kopumā ir 830 000. Un vēl labāk izskatās un izklausās, ja mēs pārvēršam eiro. Tātad tas ir pāri 1 miljonam eiro. Un ja uzskata vēl, ka mēs strādājam, RF projektu īstenojam, kas mums ir piešķirts 700 000 latu, jeb 1 miljons eiro. No tātad gandrīz 2,5 miljoni eiro 10. un 11. gada laikā tiks ieguldīti Malnavas koledžā. Kādas darbus plānojat veikt? Tiek šajā projekta rezultātā tiks siltināts jaunais mācību korpus. Tā ir tāda parasta tipveida vidusskolas ēka un dienesta viesnīca. Bet šī siltināšana ietver ļoti daudzus darbus. Tas ir tātad ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, ventilācijas uzlabošana, elektrosistēmas nomaiņa. Tātad vienkārši var teikt, ka paliek vecās grīdas, sienas un vairāk nekas, jo arī jumtu siltina. Ne katrs uzrakstītais projekts īstenojas. Tajā mēs dzīvotu ļoti labi. Bet īstenojas, kā saka, kaut katrs 10. projekts, un tāpēc pie tā strādā. Un strādājot rodas pieredze, un ar katru nākošo projektu rodas arī lielākas izredzes un lielāka varbūtība, ka būs vinnēts. Visu laiku mēs nepārtraukti strādājam pie Eiropas naudas apgūšanas, jo mēs esam Eiropas sākums, un mums ir jābūt par piemēru plašajai Krievijai, ar kuru arī domājam sadarboties, lai varētu rādīt, kāda dzīve ir Eiropā un kādi Eiropas speciālisti ir. Ilgi gaidīta un ļoti nepieciešama šāda veida projekta realizācija ir arī Rīgas celtniecības koledžā. Mēs visu laiku sekojam